Lasītāji 2012. gada laikrakstu un žurnālu abonēšanā ir daudz aktīvāki nekā pērn. Tikšanās laikā ar izdevniecības lauku avīzes pārstāvjiem atklāja Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Aigars Vītols. Ja mēs tā paskatāmies pašlaik uz doto brīdi, tad izskatās jau diezgan labi salīdzinot. Labāk nekā pagājušajā gadā. Jā, pat bišķi, ja mēs tā ņemam 1:1 no to pagājušo gadu un pēc tiem datiem, tad tiem 24% labāk pašlaik ir. Bet tas ir tas, ko mēs zinām par sevi, pa Pastu. Un tad, protams, ir divas varbūtības, vai aktīvāki palikuši un ātrāki. Tie cilvēki vienkārši laicīgāk, tāpēc, ka bija tās akcijas. Vai atkal ir tā, ka varbūt no kaut kādiem migrē pie mums, jā, pie Pasta. Vairāk pasūt pie Pasta un kaut kur tomēr tajos abonēšanas centros citur mazāk. Ja mēs par abonēšanu runājam, tad paskatoties šogad mēs redzam, ka arvien vairāk uz to elektronisko vidi caur mājaslapu un caur telefonu nekā iepriekšējā gadā, piemēram, jā, jo lielāks procents ir tie, kas noabonē kaut kādā veidā vai pa telefonu vai caur mājaslapu. Mazāk paliek tie, kas nāks to Pasta nodaļu. Protams, tas ir dārgāk uzreiz arī, jo mājaslapa ir pa brīvu, pa Pasta nodaļā jāmaksā par to pakalpojumu. 41 centīmus, jā, tas, protams, ietaupās un tas varbūt droši vien arī nospēlē to galveno lomu. Kā atzīst Aigars Vītols, pēdējo laiku bēdīgā aktualitāte Latvijas Krājbankas bankrots valsts akciju sabiedrības Latvijas Pasts darbību būtiski nav ietekmējis. 2 gadu atpakaļ, ka par pensijām bija jāsāk maksāt pašiem cilvēkiem, tad ļoti daudz pensionāru, lai nepirktu to piegādu mājās, par ko bija jāmaksā, pārgāja uz Krājbanku tieši un saņēma Krājbanku atvērt kontus, jo Krājbanka ir otrais izplatītākais. Ja. Pastam ir, ja mums ir 620 nodaļas, tad Krājbankai bija 70 tīklā vēl un tāds. Ja. Jo pašlaik Pasts ir vislielākais, protams, vispieejamākais. Bet kopumā tagad atkal cilvēki nāk uz piegādi, pensijas piegādi. Atkal jauni cilvēki arī piesakās daudz. Tā kā, tur mēs tā, kā teikt, katrs kaut kur iegūst, jā, laimi nelaimēm, diemžēl. Bet mūs neķerēt, jā, mums paveicās un tādā ziņā, ka mums tur nebija nekādas naudas. Aigars Vītols arī atgādināja, ka nākamajā gadā Pasts preses izdevumus brīvdienās nepiegādās. Pasta nodaļas gan sestdienās strādāšot līdzīgi kā līdz šim. Lauka avīzes redakcija visiem 4600 Pasta darbiniekiem ir sarūpējusi arī dāvanu – izdevniecībā izdoto nākamā gada kalendāru.